Nedaudz pastāstīšu par to, kas es esmu. Un šobrīd tas galvenais, ko es daru, ir vēl vairākas lietas. Viena no tām veidoju mācību video matemātikā, un tāpēc arī tēma matemātika, kas es domāju, ka nav pārsteigums, ka ir diezgan būtiski, ja mēs runājam par skepticismu. Tāpat es arī šobrīd es esmu programmas iespējām misija absolvents, 2 gadus esmu bijis skolotājs, matemātikas skolotājs, kā jūs droši vien varat noprast. Un, ja reiz es runāšu par matemātiku, es domāju, ka nav milzīgas jēgas, ir kaut kāda jēga runāt par matemātiku, vienkārši runājot par viņu. Nu, un jautājums, kāpēc vispār ir būtiski runāt par varbūtību, skepticismu, skeptikatē? Tas iemesls ir tāds, ka jau iepriekš minētajos zinātniskajos pētījumos, bez varbūtību teorijas, kaut vai statistikas ietvaros ir ļoti grūti iztikt, bet tikpat grūti ir arī saprast varbūtību teoriju. Un, ja mēs zinām, ka matemātika, kas kaut cik nopietni ir attīstījusies jau pāris tūkstoši gadu, tad varbūtību teorija, varbūtības ir samērā nesens stāsts. Un pastāstīšu arī, kā tas sākās. Tātad tikai 17. gadsimtā tā nopietni sāka domāt par varbūtību, un daudzi to sākumu pieraksta Paskalam un Fermat, kur Blaise Paskala draugs, kurš piedalījās azartspēlēs, es domāju, pajautāt Paskalam, kā tad īsti ir, kas tad varētu būt ar vienā situācijā, kur mums ir nepabeigta spēle, tāda spēle pavisam vienkārši metam monētu, un šis ir tāds mītisks stāsts, tā ka ieietam skeptiski, bet diezgan labi ilustrē to, kas notiek. Vēstules ir patiesas. Tad mums ir 5 metieni ar monētu, un diemžēl abiem diviem Paskalam un Fermat nav izdevies pabeigt spēli. Viņi katrs ir ielikuši vienādu naudas daudz, un tas, kurš uzvar pēc 5 metieniem, tas savāc visu naudu. Bet bija jāskrien pabeidz tikai 3 metienus, pagaidām Paskals uzvar ar 2-1, un jautājums ir, kādā veidā šo naudu satopīt. To arī varam reiz padomāt, bet principā lielākoties runājot par šo ir pāris varianti, ko cilvēki piedāvā. Ko es atradīšu tālāk. Tātad viens no variantiem ir paskatīties, ja Paskals, ja uzkrīt cipars, tad Paskals jau ir uzvarējis, vai ne? Principā. Otrs variants ir, ka varētu uzkrist ģērbonis, un tad, ja nākamais atkal uzkrīt cipars, tad Paskals atkal ir uzvarējis. Ja uzkrīt 2 reiz pēc kārtas ģērbonis, tādā gadījumā uzvar Fermat, vai ne? Nu, visam vienkārši tātad, kā vajadzētu sadalīt naudu, cik procentus kuram? Mums ir vispār 4 varianti, kas ar atlikušiem 2 metieniem varētu notikt. Mums ir cipars, ģērbonis, cipars un ģērbonis. Iespējams, ka vai no skolas laikiem, vai universitātes laikiem atceraties. Un tādā gadījumā, no cik gadījumos uzvar Paskals un cik Fermat? 3/4. Tātad Paskalam pienāktos patiesībā 75%, un Fermat pienāktos 25%. Un mūsdienās matemātikas skolotājiem jau šķiet, tas ir pašsaprotami, ka otrais variants ir tas, kas ir, bišķiņ sasvītroju, bet otrais variants ir tas, ko vajadzētu ņemt, jo šajā gadījumā mums visi iznākumi šeit apskatītie ir ar vienādu varbūtību, tāpēc mēs viņu varam izmantot, lai reiķinātu tos nākotnes notikumus. Bet izrādās, ka vēl tikai pāris gadsimtus atpakaļ tas tā nemaz nebija. Un tas vien parāda, ka tā mūsu izpratne, mūsu sajūtas, mūsu intuīcija ar varbūtību teoriju ne obligāti strādā tik labi, kā mums gribētos. Bet paskatīsimies, kas notiek tālāk ar šo varbūtību teoriju. Mums jau nedaudz vēlāk, ja tas mums bija 54. gads, 1654. Tad 3 gadus vēlāk Huygens jau publicē 12 lapu garu rakstu, kas principā ir būtībā koncentrēts tam, ko šobrīd galvenokārt izmanto varbūtību teorijā.
bet nullī to tālāk uzraksta kārtīgā grāmatā, jākūt ar nullī, tur ir daudz. Un jau pat nav pagājis pat gadsimts, kad jau sākas apdrošināšanas industrija ar ugunsgrēku apdrošināšanu ASV. Un tas, protams, ka nav arī apstājies. Kaut vai šis te vien parāda varbūtību teorijas nozīmi mūsdienu dzīvē, jo apdrošināšana bankas un viss pārējais mums īsti nevarētu strādāt bez ļoti spēcīgas varbūtību teorijas. Bet, protams, par matemātiķiem saka tā, ka matemātiķi paņem varbūt kaut kādu problēmu no dzīves, bet tajā brīdī viņi cenšas to padarīt par savu problēmu. Un pirms tā mums ir vēl viens svarīgs atklājums, ir 63. gadā Bejs vai Bejies, kā latviski viņi raksta, izdomāja nosacīto varbūtību, par ko arī ir stāsts par tiem diviem uzdevumiem. Un pēc tam, 33. gadā, līdz tam laikam matemātika tā īpaši negribēja, vismaz daļa matemātika negribēja uzskatīt varbūtību teoriju par matemātikas daļu. Kolmogoravam izdevās noslēgt varbūtību pilnībā no realitātes, un tajā brīdī matemātiķi arī sāk uztvert varbūtību teoriju kā godīgu matemātikas daļu, kurai nav pilnīgi nekādas saistības ar īsto dzīvi. Un, ja īstajā dzīvē ir kaut kādi veiksmīgi sakritība un rezultāti, ko cilvēki var izmantot no varbūtību teorijas no matemātikas ļoti labi, ja nē, žēl. Protams, no tā, vai var izmantot vai nevar izmantot, ir atkarīgs, vai tiem matemātiķiem universitātē maksā algu vai nē. Tāpēc ir nevarētu, droši vien, ka šī joma nedaudz apmierina. Bet principā, matemātiķi par dzīvi īsti nav nekādas daļas. Mums ir viens atbildējis, tas nav tik būtiski. Bet, ja mēs paskatāmies uz to standarta jautājumu, kāda ir varbūtība, ja mēs matam atamo kauliņu, kāda ir varbūtība uzskatīs viennieks, lielākā daļa no jums droši vien teiks, cik? 1/8, ļoti labi. Bet principā jau, no kurienes mēs to esam izdomājuši. Tas varētu būt, ka no iepriekšējiem kaut kādiem metieniem ļoti daudz reizes esam metuši un tad redzējuši, ka tā sanāk, bet tā kā raksta reklāmās, vēsturisks ienesīgums negarantē ienesīgumu nākotnē. Un, ja mēs strādājam ar varbūtību teoriju matemātikā, tad mēs strādājam ar ideāliem matamiem kalņiem un ideālām monētām, kuras dzīvē atkal īsti neeksistē. Bet ja mēs gribam ļoti skeptiski pieiet, tad var mēģināt pateikt, ka varbūtību teorija tas dzīvē ļoti svārstīgs pamats, bet principā jau varbūtību teorija dzīvē strādā. Problēma ir ar to, kādā veidā mēs kā cilvēki varbūtību teoriju izmantojam, un kādā veidā mēs to interpretējam. Un tur jau tas pats pieminētais Bejs ar nosacīto varbūtību parādās. Lūk, un tādējādi mēs nonākam līdz Monty Hall problēmai, ko daudz jau, vai es nezinu, daži atpazina. Cik daudz ir dzirdējuši par šo te? Diezgan liela daļa arī nav dzirdējuši. Tāpēc arī pastāstīšu, kas tur notiek un nedaudz par to vēsturi. Tātad tas problēmas apskats ir tāds, ka mums ir spēļu šovs. Jūs jau patiesībā izlasījāt, ir spēļu šovs, kurā ir tā laikam nedrīkst mikrofonā teikt. Tātad mums ir 3 durvis, vienas durvis, otras durvis un trešās durvis. Un aiz vienas no tām, no oriģinālā, tur aiz vienas ir mašīna, un aiz pārējām divām ir kaza, jā, paldies. Un šajā gadījumā mēs apstīsim aiz vienām durvīm ir balva, aiz otrām vienkārši nav nekas. Un tas, kas mums ir jāizdara, ir es kā spēles vadītājs, kur Ernests, jā. Ernests būs spēles dalībnieks. Tu zini kaut ko par Monty Hall? Nē, ļoti labi. Viņš gan ir organizators, bet šoreiz nepieiesim skeptiski, viņš nav angažēts, es neesmu neko stāstījis tiešām. Tā, un tavs uzdevums ir izvēlēties vienu no durvīm.
Tātad Ernests izvēlās šīs te durvis. Un tagad es kā spēles vadītājs, pirms tam bija izdomājis, kurā vietā ir balva, es atveru šīs te durvis, un aiz tām balvas nav. Un tagad es tev piedāvāju variantu, vai nu mainīt savu izvēli uz durvīm, uz otrajām durvīm, vai palikt pie savas pirmās izvēles, pie trešajām durvīm. Kāda būs tava izvēle? Paliek. Un tad Ernests paliek, un šajā gadījumā mēs īsti objektīvi nevaram pārbaudīt, vai viņam bija taisnība vai ne, jo tikai es zinu, aiz kurām bija balva, bet mēs varam izrunāt, vai Ernesta lēmums bija pareizs vai nepareizs. Un šo te problēmu tā populāri padarīja Boss Savan, kas publicēja 90. gadā publicēja rakstu žurnālā, un viņi teica, ka ja jūs mainīsiet, tad mainot durvis ir 66%, nu vai es rakstīšu kā matemātikā, 2/3 varbūtība, ka jūs uzvarēsiet, ka jūs iegūsiet balvu, un nemainot, attiecīgi paliek tikai 1/3. Un tas sacēla diezgan lielu traci. Viņi saņēma daudz vēstules, simtiem vēstuli ar eksperimentu. Tātad viņi aicināja arī skolānus veikt eksperimentus, un tur kopā bija tūkstošiem vēstuli, bet arī matemātikas profesori sūtīja vēstules viņiem, un daži smalkjūtīgākā veidā, daži netik smalkjūtīgā veidā viņai norādīja, ka viņa ir absolūti nepatiesa. Viņa saka nepareizas lietas, viņa dezinformē publiku un viņai vajadzētu nokaunēties. Un tā profesori ir diezgan daudz, jūs paši Google var sameklēt Monte Carlo problēmu un to Boss Savan, tad būs vienkāršāk atrast to oriģinālo tekstu. Bet paskatīsimies, kādā veidā šis te strādā. Un jautājums, kāpēc tas vispār ir svarīgi, ir, ja jūs lasat kādu pētījumu vai rakstu vai teiksim, arī tiesas lēmumu vai vēl nezinu ko citu, un kurā parādās matemātika varbūtība un kaut kāda nosacītā varbūtība, tad ir diezgan labi, ja jūs varat to saprast. Nu, mēģināsim iziet cauri šim te scenārijam un paskatīsimies. Tātad pirmā lieta, ko mēs noteikti zinām, ir tad, kad Ernests izvēlējās šīs durvis, tad viņam bija 1/3 varbūtība, ka zem tām durvīm būs balva, vai ne? Un tas nozīmē, ka viņš labi zina, vai mēs visi labi zinām, ka abās pārējās durvīs ir 2/3 varbūtība, ka kādā no abām pārējām durvīm būs balva. Un kas notiek tajā brīdī, kad es atveru šīs te durvis? Vai es kā spēles vadītājs, kuram noņem bonus no algas, ja Ernests ir uzvarējis, vai es atvērtu tās durvis, zem kurām ir balva? Droši vien, ka nē. Un tādā gadījumā ja gadījumā starp šīm te divām durvīm kādā ir balva, tad noteikti es atvēršu tās, kurās balvas nav. Un līdz ar to, tā ļoti slikti runājot, es teiktu, tā varbūtība no šejienes pāriet uz šejieni. Es nedaudz precīzāk arī pastāstīšu, lai nepaliek tādā vispārīgā līmenī. Un sanāk, ka, ja es mainīšu savu izvēli, tad ar 2/3 varbūtību es mainīšu, es iegūšu balvu, un 1/3 varbūtības es neiegūšu. Nu, no šīs runas es gribētu, lai paliek arī kaut kas pāri, jums izmantojams kaut kas vēlāk. Tad mēs pamēģināsim apskatīt nedaudz citu pieeju, kā domāt par šo problēmu, kā domāt arī par citām problēmām, vienu, ko mēs arī apskatīsim tūlītās mākā. Un tas ir lai arī mums ir grūti domāt varbūtībās, par procentos vai daļās vai vēl nezinu kā, cilvēkiem ir krietni vieglāk izdomāt lietas tad, ja
tad, ja mēs domājam par kaut kādiem konkrētiem skaitļiem. Un paskatīsimies gadījumu, tad mums ir vēl vienās pašas 3 durvis, un iedomāsimies, ka spēle notiek 1000 reizes. Nu, tātad 1000 reizes, un tātad 333, pieņemsim, ka es izvēlos šīs te durvis, un šīs te tad paliek spēles vadītāja ziņā, kuras no tām atver. Un 333 gadījumos es izvēlēšos tās durvis, kurās ir balva, vai ne? Tik tā varēt izsakot. Un, nu, ja nekas nemainās, ja vadītājs neatver durvis vai principā vienalga, kas notiek, ja es palikšu pie šīm te durvīm, tādā gadījumā 333 gadījumos no tā 1000, vai 1000 tas ir aptuveni 999, tad 333 gadījumos es iegūšu balvu, visos pārējos es neiegūšu. Un visos pārējos gadījumos, tajos 666 vai 667, vienalga, kā skatāmies, ja es nomainīšu durvis, tad man vienīgais variants, kas paliek, ir to balvu dabūt, jo šajās durvīs tā nebija, tātad ir jābūt kādam no pārējām, un es jau zinu, kurā nav, tātad es izvēlos tikai to, kas ir, kurā ir. Nu, šādā veidā mēs varam domāt par varbūtībām, par konkrētiem skaitļiem, un līdzīgi pamēģināsim arī apskatīties vienu piemēru, kas ir diezgan būtisks. Bet vieglāk tur nebija saprast, ir 1000 durvis? Ir diezgan daudz dažādu variantu noteikti, jūs varat pēc tam pameklēt, kā no kurām ir vieglāk saprast. Jā, nu, to problēmu noteikti var iegūlēt un paskatīties vēlreiz tādu Monty Hall problēmu, un tie varianti, tie skaidrojumi ir diezgan daudz, un ir pietiekoši daudz iebildumi arī pēc visiem daudziem dažādiem skaidrojumiem. Nu, bet paskatīsimies tādu arī vēl vienu gadījumu, kas jau ir nu, teiksim tā, pielietojamāks, ko izpētīja Tigerenzers 2002. Gadā publicētā darbā. Pētījums ir laikam nedaudz vecāks, bet tas stāsts ir tāds, ka tika aptaujāti ārsti ASV un Vācijā, un viņiem tika prasīts tieši šāds uzdevums, gandrīz tieši tāds, kur bija specifiski slimības. Šajā gadījumā mēs paliksim pie tādas vispārīgas. Un jautājums ir, ja ir šāda situācija, ko ārstam teikt savam pacientam. Ir diezgan būtiski, vai mēs pasakam, nu, kad ir 10% varbūtība, ka tev ir tā slimība, vai mēs pasakam, ka ir gandrīz 100% varbūtība, ka ir tā slimība, vai no 80 vai vienalga. Tas diezgan būtiski ietekmē cilvēku dzīvi, ko viņš darīs, kad aizies mājās. Un par šo arī jautājums, nu, cik teiktu, paskatīsimies tādos lielos vilcienos, cik teiktu, ka ir virs 50% varbūtība, ka šim te pacientam ir šī slimība. Kādiem 60? Tā, virs 50%, saka, tā, daļa, zem 50%, nu, lielāka daļa. Pietiekoši liela daļa arī nav vēl izlēmuši. Ko darīt tam, ka tiem sev neuzskatās? Tie, kur sev neuzskatās, tas ir ļoti labs jautājums. Tad, ko darīsim ar tiem, kas sev neuzskatās? Nu, mēģināsim, mans piedāvājums būtu, es teicu, ka es gribētu, lai no šīs runas paliek kaut kas pielietojums, mums arī pamēģināsim izmantot to stratēģiju, ka mēs skatāmies nevis uz šiem te procentiem, bet mēģinām paskatīties ielikt konkrētus skaidrus. Nu, piemēram, mums nav jābūt ārkārtīgi precīziem, tad kā ārstiem mums vajadzētu pateikt, ka ir 10 vai 90%. Tas tik lielā mērā tas tā precīzitāte diezgan būtiski. Nu, paņemsim piemēram, mums ir 1000 cilvēku. Nu, tādā gadījumā no šiem 1000 cilvēkiem vidēji. Mēs zinām, ka varbūtības nestrādā tā, ka ir 1000 cilvēku, tad tieši tagad 8 būs slimi, bet vidēji no šiem 1000 cilvēkiem slimi mums ir 8. Vai ne? No šiem
šie 8 cilvēki, ja viņi aiziet un veic šo testu, tādā gadījumā, apaļojot mums, ja mēs reiķinām kā matemātikā 0,9 reiz 8, mums sanāk, ka kaut kas 7,2, tad teiksim, ka 7 vidēji parādīs, ka tests ir pozitīvs. Tātad pozitīvs tests mums sanāk 7 cilvēkiem, vai ne? Pastīsimies, cik mums ir veseli. Veseli mums paliek pāri 992. Un no tiem tests uzrādīs pozitīvu rezultātu. Aptuveni reiķināsim, nav tik būtiski, tur viens cilvēks. Statistikā viens cilvēks tur atpakaļ lai pateiktu tos procentus, bet žēgījumā mēs varam pateikt, ja 7 gadījumos tas rezultāts ir pozitīvs arī veseliem cilvēkiem, tad aptuveni 70 cilvēkiem no šiem veseliem cilvēkiem arī uzrādīsies pozitīvs rezultāts. Tādā gadījumā šobrīd jau vajadzētu būt samērā viegli izdomāt, kāda ir varbūtība, ka šajā konkrētajā situācijā tas pacients tiešām ir slims. Tas sanāk, visi kopā no šiem 1000 cilvēkiem mums kopā pozitīvs tests uzrādās 77, un varbūtība, ka šis pacients tiešām ir slims, ir 7 gadījumi no 77, ir 1/11 no aptuveni 9%. Un tas stāsts ir tāds, ka 95 ārsti no 100 ASV teica, ka tas rezultāts ir krietni tuvāks, teica, ka vismaz 75, ka šī varbūtība, ka šis pacients ir slims, ir 75%. Un tas tomēr parāda, ka ar tām varbūtībām mums neiet īsti viegli, vai ne tik viegli, kā gribētos. Bet šis ir viens no piedāvājumiem, kā ar to tik galā, ja jums kādreiz vai pašiem ir darbā situācija, vai jūs gribat vienkārši skeptiski pieiet kādam apgalvojumam kādā pētījumā, tad viens no variantiem, kā tik galā ar šo te varbūtību neizpratni, kas ir pilnīgi normāla lieta cilvēkiem, ir paskatīties gadījumu, kad mums ir nevis ņemt šos te procentus, bet paņemt konkrētu situāciju, paņemt kaut kādu kaudzi skaitļu, kaut kādu kaudzi ar cilvēkiem un paskatīties, kas tur notiek. Tas tā, ir pāris lietas, ko es vēl varētu pastāstīt, es domāju, ka vienu izmēģināsim. Cik daudz no jums ir skeptiski raugās, kad jums kāds draugs saka, es 99% pārliecināts, ka es aizslēdzu durvis. Vai kāds šobrīd domā par savām atslēgām un durvīm un nevar īsti saprast, vai ir aizslēdzis vai nav? Varētu nākt priekšā? Kā tev sauc? Tāda Aptis, kā teikt, kā novērtēt to varbūtību, ka tev šobrīd ir aizslēgts durvis mājās? Es liktu 90%. 90%. Šobrīd ir noteikti. Vai es aizslēdzu? Vai tu aizslēdzi? Ok, ļoti labs. Kāds noteikti, teiksim, ka tu aizslēdzi. Un neviens cits tur nav bijis pēc tam. Tad mans piedāvājums būtu šāds. Iedomāsimies situāciju, kurā man ir, es līdzās atnesīšu grozu ar 100 pumbām, no tām 10 ir baltas un 10 ir melnas un 90 ir baltas. Un ja tu izvilksi kādu no 90 baltajām pumbām, tad dabūs vienu no matu. Vai arī tev ir otrs variants aiziet mājās, paskatīties, vai durvis ir ciet. Un, ja viņas būs ciet, tādā gadījumā dabūs šo te 1 miljonu matu. Kāda būtu tava izvēle? Tev ir priekšā grozas ar pumbām, tur ir 90 baltas, pumbas 10 melnas. Un tu vari izvēlēties. Izvēle vai nu vilkt, vai nu iet mājās. Jā, tev ir izvēle vai nu vilkt, vai iet mājās un paskatīties. Kāda ir?
Tā nopelna ir, ja Tā bumba ir miljons lati. baltā bumba ir miljons lati, un aizslēgtas durvis arī ir miljons lati. Tātad es domāju, ka es pieminēju, ka tas ir domas eksperiments. Šis ir diezgan Atis, šobrīd mēs varam diezgan droši pateikt, ka Atis ir pārliecināts par to, ka viņš ir aizslēdzis savus durvis, un vismaz 90% pārliecināts, ka viņš aizslēdzis savus durvis. Bet, līdzīgā situācijā, ja kāds nebūtu, ja kāds teikt, ka 99%, un šādā situācijā tomēr izvēlētos vilkt bumbu, nevis iet mājās, tad tas ir tām ir iespēja mums pārliecināties, ka varbūt tas novērtējums nav tik svarīgs. Paldies. Es saprotu, ka tu savu varbūtību, savu novērtēju ar vismaz 90%, ka tavas durvis ir aizslēgtas. Man varbūt vēl viens jautājums, ja tev būtu 99 bumbas, 99 baltas un viena melna bumba, vai tu izvēlētos vilkt bumbas vai iet mājās skatīties? Tas labāk vilkt. Labāk vilkt. Tātad mēs redzam, ka varbūtība, ka viņš aizslēdz durvis mājās ir kaut kur starp 90% un 99%. Šis pēdējais nav gluži matemātikas, šo droši vien neliekas ar matemātikas, bet šis ir viens piemērs, kurā mēs matemātikas metodas varam izmantot arī dzīvē. Droši pieejiet skeptiski šai pieejai, bet es domāju, ka tikpat labi jūs to varat izmantot, lai skeptiski pieiet kā draugu apgalvojumu, vai dzīves biedru apgalvojumu, mēs 99% droši, ka es izslēdzu būvēt. Ar šo es domāju, ka arī beidzam vismaz manu uzstāšanos un es dodu atpakaļ. Visu paldies gan.